Braucam ārā no salas, griez pēc raupa pakaļ. Armands nevar atvadīties no savas mīļotās vien. Nauda ir dabūjis, ne jau var braukt. Visi sēž. Jā, labi. Davai, labi. Jā, tā, braucam pēc raupa pakaļ. Tas tūlīt skries no skolas ārā. Rīgas murgs sākas. Ne uz priekšu, ne uz apakaļ. Visur kaut ko remontē. Ceļ, ko? Paši nezinu. Galvenais, ka ceļ. Jācieš šoferiem atkal. Nezinu, kas par sarkanais viņš deg. Šoreiz ir Lielā Rīga. Satiksmes noteikumi te točno tiek ievēroti. Te nevar saprast, no kurš tur, kurš uzlīdīs virsū, aizlīdīs priekšā. Viss tādās pavasarīgās noskaņās, vairāk salapojas viss ir. Mums vēl tikai lapas plaukst. Ancuki tiek caurskatāmāki. Ancuki paliek caurskatāmāki, kur dažiem labiem. Jā, tas ir labs. Aparāti sāk spīdēt cauri. Jā. Nu tā, esam uz vietas. Iebraucām. Mežlociņos. Telpiņš tagad. Visi intensīvi runā. Es dzīšos iekšā savās tenis vecajās vietas, kur man tagad ir noskatās Zviedru vietas, bet ir pizdiec, kā tur tās mājas ir mainījušās. Pazūd parādās atkal jauni nosaukumi. Bet nu glušaks vietas, paldies, ka tur neizskas piemērslods būs. Tur apkārt un gāja. Tur viņi izmet ārā, pat cik viņš paskatās, bija daudz. Tā ir kurš jā? Viņš depozītu atrada. Tie labi, mēs raukām uz Anģos, mums ir no salas 12 km. Ieplāmēja katru seju vai ne, pēc tam noskatīs valsts kultūras piemērs jāsardzības inspekcijai. Jā, visi fejsuļnieki. Melnie rati. Kuram tas melnākās drēbes? Nē, kāpēc tu šitā? Viņam teica uzfilmēt vismelnākos viņš man. Melnas drēbes ir. Ātri nosmēries, gali melns. Redzi man atfilmēt. Otrās dienas rīts, kaut kā ap 7. Klusums. Visi guļ vēl lielākoties. Cēs, lamzakas guļ. Galviņi, deglutiņas pilvenā iespiedzas, nabadziņš grūti. Mums notiek brīnum. Krāts un vaida. Klusā daba. Otiņ, tikai tā prātīgi pašķēt tā leņķi uz leju. Tu skaties, Iekšā mežā varbūt kāds rīt. Pliks do pica! Urodnieks atnāk šoreiz.